Turklāt ne tikai vienkops bija redzams simtiem Ziemassvētku vecīšu, kas piedalījās jautros Ziemassvētku vecīšu skrējienā. Tā laikā tika vākti ziedojumi labdarībai. Stāsta Uldis Jaunzēns. Vecrīgas apmeklētāji un garām gājēji izbrīnīti ne pa jokam. Tik daudz noslēpumaino vīriņu vienvietu redzēt bieži vien viss negadās. Brīdi vēlāk vairāki simti Ziemassvētku vecīšu metas skriet. Sapratāt, kas te notiek? Jā, salaveči skraidīja apkārt. Nezinu, bet bija interesanti. Biežāk vajadzētu katru gadu šitādas prikols. Maršruts no Doma laukuma virzās veikala centrs virzienā. Kopējais distances garums 3 km. Skrējiens gan nebija pēc dāvanām. Ziemassvētku vecīši piedalījās Rotary kluba pirmajā jautro Ziemassvētku vecīšu skrējienā, kura laikā tika vākti ziedojumi labdarībai. Pasākuma organizatori uz tik lielu dalībnieku atsaucību pat necerēja. Mēs bijām cerējuši, ka būs liela, bet īstenībā ir pārsniegusi pat mūsu cerības. Cik tad ir saulēcīšu skrējienā? Nu, aptuveni uz kādiem 300 tagad ir. Pat Ziemassvētkos ne visiem ir lemts redzēt Ziemassvētku vecīti. To izdodas satikt vien uzcītīgākajiem un paklausīgākajiem. Šodien šeit Vecrīgā vienkops pulcējās aptuveni 300 Ziemassvētku vecīši, kas skrēja labdarības skrējienā 3 km distanci. Distancē devās visu vecumu vīrieši un sievietes, arī ģimenes ar bērniem. Dalībnieku vidū bija arī ārzemju turisti. Dažiem Rudolfa vietā līdzi skrēja Džeris. Pēc skrējiena, kaut arī aizelsušies un noguruši, visi pauda pārliecību, ka šī bijusi lieliski iespēja gūt pozitīvu enerģiju, paralēli darot labu tiem, kam tas īpaši nepieciešams. Sen nebija kaut ko tādu darījis, jo saprat, nāk Ziemassvētki, ir tāds laiks, ka kaut kas jādāvina, kaut kas jāsaņem, mīlestība, vienalga kas. Tas tik tiešām man atdeva ļoti lielu prieku. Es jūtos lieliski. Tas bija brīnišķīgs skrējiens un vēl tik jaukā dienā. Man patīk Latviju. Man liekas, ka ļoti svarīgs, ka cilvēki, viņiem ir, nezinu, kas tas ir latviski, hope un radīt cerību un pozitīvas emocijas, lai mums beidzot būtu īsta Ziemassvētku noskaņa. Es domāju, ka visi cilvēki, kas mūs redzēja, tiešām guva pozitīvas emocijas. Šodien savāktie līdzekļi tiks ziedoti medicīnas autobusu izveidei. Nākamā gada pavasarī visos Latvijas rajonos tiks uzsākts labdarības projekts, sniedzot bērniem medicīnisko palīdzību un diagnostiku īpaši aprīkotā autobusā. Uldis Jaunzems, Sergejs Zavorotņevs, LNT.